Irāna tikko ir atklājusi visnepatīkamākajā veidā, ka pienāk brīdis, kad jāsamaksā rēķins. Trumps tikko ir atvēris elles vārtus Irānas režīmam. Zini, kā saka tas teiciens, kas sēj vēju, tas pļauj vētru. Pois bem, o regime iraniano semeou por meses, e a tempestade que ele colheu nos últimos dias foi quando o Irã resolveu disparar um míssil contra o Kuwait, um país vizinho, pacífico, que não tinha entrado em guerra nenhuma. Padomājiet par to. Parasti cilvēki guļ, nepiedalās nevienā konfliktā, bet kļūst par mērķi. Un gandrīz vienlaicīgi režīms palaida uzbrukuma dronus pret amerikāņu spēkiem Hormuza šaurumā. Hormuz. Tā kā tas ir jūras koridors, pa kuru pārvietojas liela daļa visas pasaules naftas, ja tas tiek slēgts, to izjūt visa pasaule. Degvielas cenas strauji pieaug visur. Tieši tad Trumps atbildēja un neatkāpās ne soli. Dažu stundu laikā Irānas režīms saprata, ka ir aizgājis par tālu. Bet paskaties, Irāna šo raķeti neizšāva nejauši. Aiz šī uzbrukuma slēpās likme. Un tieši šī likme izgāzās, vai ne? Jo Trumpa atbilde nenāca tikai no gaisa. Tā nāca pa 3 ceļiem vienlaicīgi. Un no tiem trāpīja režīmam vietā, kas sāp daudz vairāk nekā jebkura bumba. Lai saprastu šo likmi, mums jāatgriežās mazliet atpakaļ. Jau mēnešiem Irāna un Rietumi dzīvo karā, kas nekad īsti nav atzisis. Jā, bija pamiera periods, bet tas bija trausls. Tas turējās uz mata gala un gandrīz katru nedēļu tika pārauts no vienas vai otras puses. Un tieši šī vājā pamiera laikā režīms veica savus aprēķinus. Irāna lika likmi, ka varēs provocēt, nemaksājot par to cenu. Viņi lika likmi, ka Savienotās valstis, aizņemts ar mēģinājumiem noslēgt vienošanos, pievērsīs acis uz vēl vienu provokāciju, tikai tāpēc, lai neizjauktu pamieru. Režīms sajauca pacietību ar vājumu, un te rodas jautājums, kura dēļ ir vērts skatīties visu šo video. Ko Irāna domāja, ka iegūs ar to? Jo tas, ko tā ieguva, bija pilnīgi pretējs tam, ko gaidīja. Tikai šīs likmes pirmais šāviens trāpīja tur, kur neviens nebija iedomājies. Raķete šķērsoja debesis virzienā uz Kuveitu. Padomā par to, cik liels tas ir. Kuveita nebija karā ar Irānu. Tā neveic nekādus uzbrukumus. Tā nevadīja nevienu operāciju pret režīmu. Tā ir maza valsts ar parastiem cilvēkiem, kuri vienkārši gribēja palikt ārpus šīs cīņas. Un tomēr tā kļuva par mērķi. Kuveitas aizsardzības spēki spēja notriekt raķeti, pirms tā izraisīja traģēdiju. Un nebija bojāgājušo. Bet vēstījums jau bija nodots. Kad režīms šauj uz kaimiņu, kurš viņam neko nav nodarījis, tas parāda savu patieso dabu. Tas nebija kara negadījums, tā bija izvēle. Un viss līdzis saprata šo vēstījumu. Kuveita, Katāra, Saūda-Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti. Viens pēc otra reģiona valsts nosodīja uzbrukumu. Jo viņi visi paskatījās uz to raķeti un domāja vienu un to pašu. Rīt tā var būt mana pilsēta. Bet kamēr Kuveita steidzās pārtvert, debesis virs līča jau bija pārņemts ar citu draudu. Broņi. Vairāki no tiem, ko Irāna palaida ASV spēku virzienā pie Hormuza šauruma. Un tie nebija rotaļlietas, nē. Tie bija uzbrukuma droni, pilnībā aprīkoti, lai nogalinātu, lidojot uz bāzēm, kur atradās īsti amerikāņu karavīri. Cilvēki ar vārdu, ar ģimeni, ar kābu, kas gaida mājās. Pietiktu, ja šie droni tiktu cauri, lai tā nakti beigtos ar zārkiem. Režīms domāja, ka pārsteigs amerikāņus nesagatavotus. Nesanāca. ASV spēki jau bija gatavībā, sekojot līdzi katrai kustībai. Viņi notrieca dronus, pirms tie pietuvojās mērķim. Taču atbilde neapstājās tikai pie aizsardzības. Amerikāņi devās uz draudu izcelsmes vietu un trāpīja vadības centram pašā Irānā, no kurienes tika koordinēta uzbrukuma palaišana. Un vēstījums bija tikpat skaidrs, cik smags. Katrs drons, kas pacelsies, tiks pamanīts, izsekots un notriekts. Un tas, kurš nospiež pogu, arī ir tēmēklī. Tā bija pirmā fronte, gaisa fronte. Skarba redzam uzreiz. Bet notriekt dronu bija mazākais no visiem. Trieciens, kas patiešām satricināja režīmu, nebija dzirdams.
Jo kamēr raķetes un droni dominēja virsrakstus, Amerikas Savienotās valstis trāpīja tur, kur visvairāk sāp. Nauda. Amerikas Savienoto Valstu finanšu departaments iekļāva sankciju sarakstā struktūru, ko pats Irāna bija izveidojis, lai pelnītu naudu uz Hormuza šauruma rēķina. Tas bija piespiedu nodeva, proti režīms iekasēja maksu no kuģiem, lai ļautu tiem izbraukt cauri. Amerikāņi identificēja šo izspiešanas mehānismu kā saistītu ar revolucionāro gvardi, kas ir režīma spēcīgākais bruņotais atzars, un viņi to apturēja. Bankas, apdrošināšanas sabiedrības, kuģniecības uzņēmumi. Visi tika brīdināti. No šī brīža Irānas nodevas maksāšana tiks sodīta no Amerikas puses. Un tieši šeit ir īstais trieciens. Jo tāds režīms kā Irānas darbojas tikai ar vienu lietu. Nauda. Nauda, lai samaksātu milicijai. Nauda, lai finansētu sabiedroto. Nauda, lai uzturētu mehānismu, kas uztur režīmu pie varas, gan mājās, gan ārvalstīs. Redzi, tu vari notriekt dronu, viņi uzbūvēs citu, bet, kad tu pārtrauc finansējumu, visa sistēma sāk buksēt. Milicija prasa samaksu, komandieris prasa resursus. Kuģis izvairās no riska, uzņēmums pazūd. Raķete iznīcina ēku, bet pareizi piemērota sankcija iznīcina režīma spēju turpināt cīnīties. Padomā kopā ar mani. Nav ģenerālis tas, kurš uzvar karā. Tas ir tas, kurš maksā ģenerālim algu. Ja tu atņem algu, visa armija sāk izjukt no iekšpuses. Šajā visā ir ļoti sena loģika. Tas, kurš paļaujās uz draudiem, lai iegūtu to, ko vēlas, agri vai vēlu atklāja, ka draudi vēršas pret viņu pašu. Tāpēc tieši šī fronte, klusā fronte, bija tā, kas visvairāk sāpināja. Un tas neapstājās pie naudas vien. Tajā pašā brīdī, vairāk nekā 1000 kilometru attālumā, citā valstī, režīma tīklam dzina pēdas. Libānā Izraēlas aviācija trāpīja ēkai Beirūtas dienvidu rajonā, teritorijā, kas pazīstama ar Irānai lojālu bruņotu grupējumu klātbūtni. Mērķis bija vīrietis, kurš tika uzskatīts par raķešu struktūras vadītāju, kas saistīta ar revolucionāro gvardi, to pašu mehānismu, kas izplata režīma varu ārpus tā robežām. Izraēla negaidīja jaunu raķešu lietu, lai rīkotos. Tā identificēja komandķēdi un uzbruka pirmā. Apskatīsim visu ainu kopumā. Irāna mēģināja atvērt 3 frontes vienlaikus, domājot, ka tā novērsīs visu uzmanību un paliks nesodīta. Tā uzbruka kaimiņam, palaida dronus pret amerikāņiem un uzturēja savu raķešu tīklu Libānā. Un katrā no šīm frontēm tā saņēma atbildi. Gaisā tā tika pārtverta. Savā teritorijā tā tika uzbrukta, finansiāli tā tika nožņaukta. Un viņa tīklā ārpusē tā tika medīta. Likme, ka neviens neuzdrīkstēsies reaģēt, sabruka dažu stundu laikā. Bet šajā stāstā ir vēl viens pēdējais posms, un tas visvairāk traucē režīmam. Jo viss šis spiediens nebija velts, tam bija ļoti skaidrs mērķis. Visā šajā laikā tika veidots sarunu galds. Un Irāna gribēja pie tā nonākt ar cieņu. Izvirzot prasības, prasot atvieglojumus, prasot naudu. Taču katrs notriektais drons, katra sankcija, katrs trieciens viņu tīklam mainīja to, kurš vada šo sarunu galdu. Patiesība ir tāda, ka Irāna vēlējās sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu. Un Irāna saprata, ka nav tādā pozīcijā, lai to darītu. Tā ir liela atšķirība. Tas, kurš nonāk pie galda pēc tam, kad ir provocējis un dabūjis pa galvu, nediktē nekādus nosacījumus. Viņš tikai cenšas samazināt savus zaudējumus. Un tieši tāpēc tas vecais teiciens joprojām ir spēkā, kas sēj vēju, pļauj vētru. Irāna mēnešiem ilgi sēja draudus, bailes un provokācijas, domājot, ka raža nekad nepienāks, bet tā ir pienākusi. Režīms vēlējās parādīt visu savu varu, bet beigās tas parādīja savus ierobežojumus, taču šis stāsts vēl nav beidzies. Un te spēlē iesaisties tu. Pēc šādas atbildes, vai tu domā, ka Irāna atkāpsies, vai tomēr mēģinās atbildēt ar prettriecienu? Atstāj savu viedokli šeit, komentāros, jo es izlasu katru no tām. Ja šis video tev palīdzēja saprast, kas patiesībā notiek, nospied patīk, padalies ar kādu, kam tas jāredz, un abonē kanālu, lai nepalaistu garām nākamās analīzes. Tiekamies nākamajā reizē!